Re! Viss ēters ir te! Sveicināti! Ir 6:59 minūtes. Šī fotogrāfija uzņemta vakar vakarā, tepat Rīgas centrā, Daugavā. Vakarā sāka iet ledus. Protams, līdz pavasarim vēl ir diezgan tālu, bet ūdens līmeņa svārstības pilsētas centrā ledu ir salauzušas, un tas vien ir pierādījums, ka uz upēm kāpt joprojām ir nedroši, lai arī salas Latvijā valda gandrīz mēnesis, traumas un ūdens svārstības ledu padara tur pavisam nedroši. Uz ezeriem, protams, ir labāka situācija, un kā jau aizvakar laika ziņās vēstījām, tad ledus biezums vietām sasniedz jau pat 30 centimetru. Bet nelielas iezīmes no pavasara tuvākajās dienās Latvijā būs manāmas, bet vēl ne šodien. Šī diena Latvijā būs lielākoties mākoņaina, vietām Kurzemē gaidāms arī pavisam neliels sniegs. Savukārt valsts centrālajā daļā debesis biežāk skaidrosies, īpaši vidzemes rietumdaļā arī Rīgā, un šeit nokrišņi nebūs, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šodien vēl visā valstī saglabāsies krietni zem nulles. Kurzemē no -3 grādiem Ventspilī līdz -6–7 grādiem citviet. Valsts centrālajā daļā Zemgalē būs ap -6–9 grādiem augsts, vidzemes rietumos piekrastē ap -6–7 grādiem, bet pārējā vidzemē un Latgalē -8–10 grādi, un medicīniskais laika tips šodien otrais labvēlīgs. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir ap -5–6 grādiem. Rīga ir siltākā vieta Latvijā šobrīd. Citviet temperatūra lielākoties ap -8–13, Latgalē pat -15 grādiem. Debesis apmākušās, dienas laikā tās skaidrosies, un tā kā mākoņi izklīdīs jau tuvākajās stundās pat pirms saulēkta, tad gaisa temperatūra vēl pazemināsies, un dienā nebūs siltāks par -6–8 grādiem. Turpmākajās dienās sāksies izmaiņas laikapstākļos. Ja vēl nākamā nakts būs augsta, īpaši vidzemē un Latgalē, kur gaisa temperatūra pazemināsies līdz pat -25 grādiem, tad jau sestdien pēcpusdienā pie jūras temperatūra sasniegs +1 grādu, pārējā valstī vēl salas austrumos pat līdz -13 grādiem. Daudziet īpaši valsts rietumdaļā gaidāms sniegs, un tāpat arī svētdien vēl austrumos Krievijas pierobežā no rīta līdz -20 grādiem augsts, dienā no -2 grādiem pie jūras līdz -12 grādiem valsts austrumdaļā, bet vakarpusē Kurzemē jau kļūs krietni siltāks, un nākamās nedēļas sākumā tur iestāsies atkusnis. Un ja vēl pirmajās dienās brīžiem valsts austrumdaļā gaisa temperatūra pacelsies virs nulles un lielākoties tur vēl būs salas, tad nedēļas otrajā pusē visticamāk visu valstu pārņems atkusnis, un siltākās prognozes scenārija rāda, ka Kurzemē un Zemgalē līdz nākamās nedēļas nogalē sniegs jau varētu būt pat nokusis pilnībā.